Mums ir kaut kā jāmēģina integrēt tie vītoli nenormāli milzīgie, kas tā kā tagad sadala to pusi, kuru mēs tā kā atņēmām. Mums viņam vajag kaut kā iebīdīt iekšā. Kā attīstīt Skrundas autoostas teritoriju, lai tā būtu ērta un tīkama gan pilsētas iedzīvotājiem, gan viesiem? Šo jautājumu, strādājot vairākās darba grupās, 3 dienu garumā Skrundā risināja 15 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ainavu arhitektūras un plānošanas studiju programmas 3. kursa studenti. Šādu konkursu topošajiem savas jomas speciālistiem Skrundas novada pašvaldība organizēja pirmo reizi. Mēs labprāt vēlētos saņemt pilnīgi jaunas, inovatīvas idejas, skatu no malas. Ļoti labi ir tas, ka šo te grupu pārstāv cilvēki no visiem Latvijas novadiem ar pilnīgi citu skatījumu uz šo te teritoriju. Nevis tā, kā mēs esam ierasts, jā, tur ir tirgus un tikai tur ir tirgus, tur ir autos un tikai tur ir autoosta. Mēs vēlamies, lai viņi paskatās uz šo te teritoriju no malas, un gaidām no viņiem svaigas idejas. Tad mēs skatīsimies kopēji atsevišķu nozaru eksperti, kas ir arhitekti, Ainavu arhitekti un iedzīvotāji, ko pārstāvēs vairāk pašvaldības darbinieki. Un skatīsimies gan idejas, jo viņiem ir brīvi izpausmas veidi, kādā veidā viņi grib realizēt šo te projektu. Mums tas ļoti daudz dod, jo tā ir pieredze ar reālu projektu, ar reāliem cilvēkiem, ar reālām prasībām, ar reālām problēmām un lieta, kas ir jāņem vērā. Jo pirms tam pirmajā kursos, protams, ka mēs lidojam pa mākoņiem un plānojam pilnīgi nereālas lietas. Tagad mēs piezemējamies uz zemes un domājam, kas ir reāli iespējams, vai tas ir funkcionāli, vai tas ir vajadzīgs. Par labāko un funkcionāli atbilstošāko žūrijas komisijā atzina Agneses Kauliņas, Paulas Cvetkovas un Elizabetes Baumanes ideju. Meitenes stāsta, ka savu projektu izvēlējušās balstīt uz Skrundai raksturīgo zigzagu ornamentu, ko iepriekš novērojušas Skrundas dzelzceļa tilta konstrukcijā. Mēs gribam paplašināt pašu autoostu, izveidot tādu kā kafejnīcu un informācijas centru izvietot, jo, cik es noprotu, šobrīd Skrundā nav informācijas centra. Tad tas tiktu ievietots autoostā ar terasīti augšā, būtu skats uz leju, un tad otrs ir paplašināt tirgus laukumu, lai nebūtu tā situācija, kas ir šobrīd, kad atbrauc cilvēki ar stādēm, ar mašīnām, noliekās tur ielas vidū, un tad viņi tur tirgojas, lai tas viss būtu tā smuki kompakti vienā vietā. Lai arī konkursa uzdevumā iekļautu tikai autoostas teritorija, tomēr izstaigājot un novērtējot visu pilsētu, studentiem radušās pārdomas arī par tur redzēto. Mēs bijām aizgājuši pie strādes, un tur tieši, kad iebrauc pilsētā, ir tilts, un tur ir māja. Un pašlaik tur ir plakāts virs Skrundas pilsētas reklamēšanai. Un tieši tādā vietā mēs iedomājamies, ka varētu izveidot informācijas centru un pieņemsim ar velo izīrēšanu. Skrunda tagad ir ļoti attīstīta pilsēta, un tas ar kājām pārvietoties ir ļoti ilgi un arī grūti. Kas personīgi man patika, ir estrāde, kas ir tikko izveidota, arī nesen izveidota. Tas bija tāds, diezgan skaisti izskatījās, arī skats pavērās no šīs terases uz Vēntu un uz apkārtējo Ainavu. Mēs piefiksējam, ka ļoti trūkst gājēju pārējas un tāds, kad būtībā viss vienkārši iet, kur pagadās, un arī tā brīžiem, šitā mašīna laikam tūlīt varbūt man nobrauks, tad mēs to arī pievienosim prezentācijā, komentāru, tās lietiņas atzīmēsim, kur vajadzētu pievienot. Pēc studentu ideju uzklausīšanas Skrundas novada pašvaldības pārstāvji bija priecīgi par saņemtajām ierosmēm un ieteikumiem. Un kas zina, varbūt kāda no tām nākotnē tiks īstenota arī dzīvē. Maruta Dene, Ivo Perševics, Skrundas televīzija.